Tā, nu te ir tas suņu urīns. Es domāju, ka te padziļināt nav jēgas līpēt, tur tikai būs bedra. Vienīgais variants, ko te var būt... Mainīt dēļus, likt protēzes. Jā, vajag tādu izmēru dēļus atrast, ņemt ārā vecos, ja? Jā, protams. Tad pasūtīsim, lai uztais, rausim ārā un protezēsim iekšā, piešpaktelēsim, noslīpēsim, nopulēsim, un tad jau būs principā viss vienā. Tā, nu mēs esam beidzot nonākuši pie tās situācijas piņķerīgās. Šeit ir tas izcinājums, ja? Pastāst, kā tu taisies te visu to sariktēt līdz galam, ko mēs darām, ko mēs ņemam ārā, kas ir nākamais process, kāda darbība, ko mēs te darām. Pastāst. Nu, tad principā pirmais solis, kas bija kopā, izgājām ar klientu un sanumurējām dēļus, kurus viņš vēlās ņemt ārā, jo, kā pieņemsim, šeit arī ir neliels mitruma traibs, bet to mēs atstāsim, tas klientu apmierina. Nākamais solis, protams, ir viņus visus uzmanīgi izņemt ārā. Pēc tam būs jāizņem ārā arī vecās naglas un jānokas nost vecā līme, lai apakšējā plakne ir pilnībā taisna. Tad, kad tas viss būs izdarīts, tad jau, protams, saimnieks ir piemeklējis atbilstošus dēlīšus, kurus mēs savukārt līmēsim iekšā un papildus stingrībai arī piešausim ar kompresoru un naglām. Nu, tālāk jau, kā var redzēt, dēls ir nedaudz augstāks par tiem, kas jau ir ieklāti, un līdz ar to tas viss būs pēc tam jāsaslīpē, lai būtu vienā līmenī ar esošo grīdu. Palaužam ārā kādu dēlīti, apskatāmies 3. numuru, piemēram. Kas ir nākamais process, pasākums, ko mēs darām process? Nākamais process ir sākt ievietot protēžu vietas, respektīvi jaunos dēlīšus. Šajā gadījumā šeit skunda neieies iekšā, tādēļ es atzīmēju vietu, kur tā nozāģēsies nost. Nu, kolēģi, tiki galā ar savu uzdevumu? Jā, ir izņemt ārā visi bojātie dēļi, kuri bija ar dzīvnieku urīnu, respektīvi visi sagatavots un esam gatavi ieklāšanai. Izmantosim Bostik ražoto parketa līmi Lego. Pēdējais. Laipni lūgti, laipni lūgti, laipni lūgti. Šef, lūdzu. Redz, kāds skaistums mūsu pleķī.